sveiciens visiem jaunajā gadā. Un sveiciens jums no Dzīves elpas, no manis. Un liekam atkal jaunu bildi iekšā. Un šodien pie manis ir, es domāju, ka Latvijā gana pazīstama astropsiholoģe Jana Reģi. Un daudzi mēs Janu zinām kā astroloģi, bet šodien Jana pie mums ir vairāk kā psihologs, varētu tā teikt. Ja pareizi, Jānis, jā. Jo mums ar Jānu ir radies jauns projektiņš, ar kuru mēs nāksim pie jums februārī. Un šodien mēs mazliet par to parunāsim. Un man liekas, ka tēma ir tieši laikā un vietā, tieši šajā gadā, šī gada sākumā, jo mums šis gads ir par attiecībām, par komunikācijām, par spēju saprast otru cilvēku un nepazaudēt tajā visā pašam sevi. Un tas, man liekas, šobrīd ir tā kā numur viens, varētu teikt. Un tāpēc Jana pie mums nāk ar tādu ļoti interesantu kursu. Šis būs video kurs, un kursa nosaukums ir pieķeršanās tipi, jeb kādi mēs esam, kad mēs mīlam. Ļoti skaisti un mīļi īstenībā. Tā uzreiz, kad tu izlasi to nosaukumu, tad tā forši, cik forši, jā. Mēs pieķeramies, protams, dažādi, un šī pieķeršanās, viņa droši vien, ka nav viennozīmīgi tur laba vai viennozīmīgi slikta. Un ļoti interesanti, ko es nebiju līdz šim aizdomājusies, kad ir pat dažādi šie pieķeršanās tipi. Tātad caur šo informāciju, caur šīm zināšanām, mēs varam saprast arī, kas notiek mūsu dzīvēs, mūsu ikdienā, mūsu komunikācijā, mūsu attiecībās. Un tas, man liekas, šobrīd ir ļoti, ļoti svarīgi saprast otru, pieņemt otru, tā pašā laikā nepazaudēt sevi. Un es domāju, ka šis kurs, kas būs 5 nedēļu garumā, kā jau es teicu, tas būs video kurs, es domāju, ka viņš ļoti, ļoti daudziem cilvēkiem var palīdzēt šobrīd sakārtot sevi, sakārtot savu dzīvi un ieraudzīt tās lietas, kas ir jāsakārto attiecībās. Un tāpēc es Janai mazliet šodien lūkšu pastāstīt par to, kas tad ir šie te pieķeršanās tipi. Man tas tā kā bija diezgan liels jaunums. Bet pirms tam varbūt tās Janīna pastāsti, jo mēs tevi pazīstam vairāk tiešām kā astrologu, pastāsti varbūt tās par to savu psihologu pieredzi, ja? Jo varbūt tās, kāds ir apjutis, kas te tagad, Jana Reķe, astrologs, pie kura es konsultējos, tagad pēkšņi stāstīs mums par pieķeršanās tipiem. Tā kā pastāst varbūt tā šo te pusi savu, ko mēs tik ļoti varbūt nezinām. Jā. Paldies, Eva, par jauko iepazīstināšanu. Man bija ļoti patīkami. Tas, kā tu to redzi un kā tu to caur sevi translē šo informāciju. Es esmu pilnā vārdā īstenībā, tad, kad es sāku darboties, es visu laiku pieminēju, ka tuvākais, kā nodēvēt to, ko es daru, ir astropsiholoģija, bet arī pašā sākumā man bija skaidrs, ka tā nav ne astroloģijas rāmis, tīri ne psiholoģijas rāmis, bet visa mana mūža, teiksim, interese un kaislība un aizrautība īstenībā ir psiholoģija. Man nenormāli interesē un aizrauja visādas teorijas, prakses, testi, un par cik man pašai ir ļoti saudabīgs raksturs, kur vajag zināmas psiholoģiskās dotības, lai ar sevi tiktu galā. Man ir pastāvīgi motivējošā sistēma, kura man mudina un virza augt un mācīties un izzināt vēl un vēl un vēl. Un tieši neformālā un ezotēriskā psiholoģiskais virziens man bijis ļoti, teiksim, ļoti daudz kursu un apmācību, bet arī ārpus tā atsevišķu, teiksim, psiholoģisko tēmu risināšana, psihoterapija, tādā
ne klasiskās terapijas nozīmē viennozīmīgi. Šeit es nodalu to rāmi, kad psihologs tas ir tuvākais, kā var apzīmēt, bet es neesmu klasiskais psihologs viennozīmīgi ar visu to, ko tas prasa. Tad pašā laikā zināšanas un pieredze ir uzkrāta ļoti liela, arī klienta pieredze vairāk individuālajā darbā milzīgi ir uzkrāta. Es kaut kad vēl nesen salīdzinoši skatījos 1500 virs 1500 individuālajām konsultācijām, individuālajām sesijām, un tie, kas ir bijuši pie manis, jau īstenībā lielākā daļa jau zina, ka tā nav astroloģija. Tā nav tikai astroloģija. Ir, kuriem tiešām ir interesi tikai astroloģija, bet tas ir tāds salīdzinoši ļoti maza daļa no cilvēkiem, kas pie manis vēršās, un mēs ejam ļoti dziļi tēmās, kas ir psiholoģija, ezotērika, transcendentālās zināšanas, kas ir par dvēselī, starpdzīvu pieredzēm un misijām un visām pārējām lietām, kas ir ļoti dziļi, un tas nav viens rāmītis. Un šīs zināšanas dažādās arī psiholoģijas teorijās nenormāli palīdz saprast, kas ar mums notiek, jo kartais redzu, potenciāls cilvēkam ir milzīgs. Kas ir tie instrumenti, kāpēc dažreiz tas sanāk, dažreiz nesanāk, vienam vieglāk, citam grūtāk, un tad ir tā astroloģiskā karte, kura man palīdz saprast psiholoģiskās konkrētā cilvēka īpatnības. Un liekot to visu kopā, es saprotu reālo instrumentāriju, ja tos patērnus, ar kuriem mums ir jātiek galā, lai mēs, respektīvi tie instrumenti, ar kuriem mēs varam šo misiju realizēt. Tādēļ arī šī attiecība tēma, šī pieķeršanās tēma, tas ir īstenībā katram no mums viena no vissvarīgākajām tēmām dzīvē. Visa veida attiecības mūsu dzīvē ir dabiskais paplašinātājs. Ja mēs vieni paši savā mājiņā sēžam, mums visiem viss ir labi. Mēs varam izdomāt, ka mums ir ideāla dzīve, viss ir ideāli, mēs esam ideāli, izskatāmies ideāli un tam līdzīgi. Izejam mēs cilvēkos, vai tuvie cilvēki, pēkšņi kādam kaut kas nepatīk, te mēs pietiekam laipni neesam, te mēs pietiekam atsaucīgi, izrādās, mēs esam skopi, te neesam, nezinu, cilvēkam saprotamā veidā kaut kā izpaudušies. Kaut kas pa daudz, kaut kas pa maz, visu laiku parādās kaut kādi papildus stāsti, un tas ir tas, kas mums palīdz augt, tas ir tas, kas mums palīdz paplašināties, un patiesībā attiecības, tuvās attiecības, jo sevišķi, un caur attiecībām mēs arī pieskaramies tēmai komunikācija, tas ir tas, kas katram no mums palīdz augt, izaugt, iziet ārpus savām robežām, mācīties paplašināties, mācīties kaut kā savādāk paskatīties uz lietām, dzīvi un situāciju. Un tādēļ attiecību tēma visos laikos vienmēr ir bijusi svarīga. Bet, šajā gadā, kā tu pieminēji, jau, protams, astroloģisko fonu mēs droši vien jau arī liela daļa jau esam noklausījušies. Šogad ir tāds laiks, un šie mēneši kā reiz ir ļoti piemēroti partnerattiecību tēmu, un ne tikai patiesībā risināšanai. Jā, man liekas, ka attiecībā par komunikāciju manā pieredzē šobrīd viss jau ir sācies. Es jau izjūtu to, cik, un starp citu, kas vēl man liekas šobrīd ir ļoti tā īpatnē un raksturīgi, kad šī komunikācija, tā kā mainās, viņa ir citādāka, un arī ar cilvēkiem, ar kuriem tev ir bijušas, piemēram, labas attiecības un ļoti laba komunikācija, pēkšņi ir kaut kāds erors, pēkšņi kaut kas nenotiek, un es no savas pieredzes varu teikt par to mājiņu, ko tu stāstīji. Tas stāsts ir par mani. Jo es lielāko dzīves daļu pavadu viena savā pasaulē. Un tad, kad es kaut kur, tā kā tādā lielākā posmā kaut kur aizbraucu uz Latviju, un tad man ir liela erori, jo bieži vien, jā, ir kaut kas, ko es nesaprotu,
un ko cilvēki, nu, teiksim, kā šī te komunikācija veidojās tad, kad tu esi visu laiku tajā sociālajā vidē un kad tu esi nost no tā visa. Es domāju, tas nav ne slikti, ne labi, bet tās ir labas. Tās ir labas pieredzes tieši mācīties nu, šo te komunikāciju, ja tu to tā pieņem, ja tu spēj Mm. jebkuru situāciju, kas tev tā kā liekas, kas notika, kas notika, kad tu neuzmet lūpu un nekļūst aizvainots, bet tu mēģini saprast, kāpēc ar mani šobrīd, kas ir tas, kas man tiek, nu, tā kā iedots, kas man tiek iedots, kas jārisina. Un es domāju, ka tiešām ir tāda sajūta, ka vismaz nu, tajā lokā, kur es esmu, ka šobrīd tiešām ļoti daudz ir šī te attiecību tēma caur komunikāciju, caur sapratni. Un ja tu saproti, ka tas ir nu, tā kā ka tas ir tā, nu, teiksim, raksturīga šim cilvēkam, ja tu izzini, nu, teiksim, tos pieķeršanās tipus, es tūlīt tu Jā. pastāstīšu, kas tāds ir, es tā īsti pat vēl neesmu iebraukus, kas tāds ir, no nojaušu pēc vārdu salikuma. Ja, tad arī tad tu saproti, kā runāt, bet, kā jau es teicu, pats galvenais šajā visā, kas te notiek ar mums šobrīd, ir nepazaudēt sevi un mācīt arī veist šīs attiecības ar sevi un šo komunikāciju ar sevi. Un tad jau atkal, man liekas, ir daudz vieglāk iet uz āru un komunicēt, ja tu vari ar sevi visu sarunāt un sadzirdēt, ko tu pats sev saki. Tāpēc varbūt tās Jā. pastāstīja, jā, tagad par to, kas tad ir tie, nu, kā veidojās šie te pieķeršanās tipi, varbūt mazlietiņi. Kas tas tāds? Jā. Pieķeršanās tips, šīs teorijas pamatā, tad tā ir attachment theory, angliski, ir vairāk gadu desmit garumā zinātnieku veikts pētījums par to, kā attiecības mammai ar bērnu veidojās, kādi ir šie paterni, kāda ir attiecība dinamika, un ir arī šie pētījumi dati savāk pietiekami ilgi jau kā tālāk pie dažādiem tipiem veidojas tālākā dzīve. Un vēlāk, izējot no šīs teorijas, attīstījās blakus teorijas saistībā ar to, ka tas nosaka arī to, kādas veidojās mūsu mīlestības attiecības. Un šobrīd jau mēs zinām, ka paplašināt šo tēmu var, kā veidojās jebkura veida tuvās attiecības, tā skaitā draudzības, tuvās draudzības. Mēs zinām, ka tas nemaz nav tik vienkārši. Vieniem tas sanāk dabis, bet tiem, kuriem tas dabis nesanāk, tie zina, cik ļoti īstenībā tas pie tā ir jāpiestrādā. Nu, lūk, šīs teorijas pamatā ir tā, ka agrīnajā bērnībā, tad, kamēr mēs esam bērniši, pirmais attiecību patērns mums kā bērniņiem veidojās ar mammu. Un, attiecīgi, mammas esamība, neesamība mūsu dzīvē, mammas attieksme pret mums, pieejamība, nepieejamība jau ļoti agrīnā vecumā formē mūsu psiholoģisko reakciju uz tuvajām attiecībām. Attiecīgi veidojas tāds kā psiholoģiskais patents. Primāri tie kritiskākais laiks ir tieši tie pirmie 18 mēneši. Un pēc tam šis mehānisms jau ir atsakojams un tiek izdalīti 4 pamata reakcijas veidi, kā reaģēt. Tad stāsts ir par to, ka mamma ar bērni ienāk istabā, svešā istabā, attiecīgi tur ir mantiņas, un tā mamma bišķiņa ar bērniņu tur padzīvojās, un tad mamma tā kā kāds pasauc, un mamma aiziet projām. Un tad tiek filmēts un vērots, kā bērns reaģē, kad mamma aiziet un atstājot bērniņu, maziņu bērniņu salīdzinoši, atstāja vienu ar tām mantiņām svešā vidē. Un tad tiek vērots tas, un tad, kad bērniņš atgriežas, kā tad viņš reaģē. Tad ir dažādi reakcijas veidi. Viens bērns taisa histēriju un krīt mammai ap kaklu un taisa histēriju. Cits bērns taisa histēriju, bet neļauj sev pieskarties. Cits bērns, piemēram, izliksies, ka viņam viss ir kārtībā, viņš vispār viņam neinteresē, vispār ar viņu viss ir kārtībā un tā tālāk.
Un ir vēl ceturtais tips, kas, nu, tā kā bišķiņa, tā kā starp visām tām, tā kā bišķiņa mētājās no vienas galējības uz otru, teiksim, kur ir gan pazīmes, kur diezgan daudz baiļu enerģija, ja caur arī slēpšanās un tam līdzīgi. Līdz ar to ir šīs, nu, teiksim, sadalīšie tipēdi, tās reakcijas ir atsekotas un viņas iet cauri visai dzīvei. Teiksim, tās tipiskās. Labā ziņa ir tāda, ka tie ir paterni, kuri patiesībā ir maināmi, bet jā, jā. Un ir tas viens veselīgais, uz ko mēs visi gribam iet, bet tur ir sava specifika, kāpēc mēs lielu daļu negribam uz to iet, un savas nianses, kuras īstenībā ir vērtīgi izzināt. Mm. Tāpat arī maināms, bet pie stresa situācijām, jo tad, kad mums ir stress, tad, kad mums ir spriedzi, protams, ka mums tas primārais instinktīvais līdīs ārā, attiecīgi tā pirmā pieredze tik un tā viņa kaut kur izsprauksies ārā, bet principā tas ir maināms. Tādēļ apzinātība šajā tēmā saprast, kas tas ir, kas notiek ar mums, kā mēs reaģējam uz apkārtējo pasauli un kas ir tās lamats, kā mēs tā kā airējamies no, nu, nē, es negribu mainīties, tāpēc kā, un tad ir tipiskie attaisnojumi, bet reāli, tad, kad mēs saprotam, kā tas ietekmē mūsu dzīvi, kā tas ietekmē mūsu attiecības, un ka mēs saprotam, ka tur ir ļoti liela bonus sistēma, ko mēs varētu savā dzīvē uzlabot, tuvajās attiecībās, zinot vienkārši, kā ar sevi tikt galā, un patiesībā arī šajā gadījumā tā nav nekāda mistika, kāpēc mēs iemīloties rēģējam šādi, vai kāpēc es mūžīgi piesaistu viens un tos pašus partnerus, kur ir, es nezinu, kaut kāda veida, nu, vienā veidā pret mums izturās, ja, ka visas attiecības beidzās ar vienu, ja. Jā, tas viss ir caur šiem paterniem atsakojams. Jā, nu, man liekas ļoti interesanti. Nu, teiksim tā, nu, es tā kā iedomājos, es tagad mācos pie tevis un es tagad secinu. Nu, es kaut kādu savu reakciju, piemēram, atceros un es caur tām mācībām saprotu, no kurienes, nu, tās kājas, tās kājas, jā, jā, nu, no vienas puses ir labi, jo tad tu vari to visu mainīt, jo tu zini, no kur ir cēlonis, jā. Jā. Bet no otras puses tas var būt arī tā, nu, kā tu saki, nē, es negribu, šis nav par mani. Es negribu šito pieņemt, ja, jo diezgan jau nav viegli atzīt. Lai gan, nu, man liekas, ka šis Jā. laiks, ka mēs katrs saprotam, apzināmies to, ka jo mēs ātrāk būsim godīgi pret sevi, un īstāki pret sevi, jo mēs ātrāk tiksim galā ar visām tām lietām, kas mums varbūt traucē dzīvot to piepildīto dzīvi un veidot, teiksim, citādu veidu attiecības un citādu veidu komunikāciju, ja? Ka tas tomēr ir no mums atkarīgs un ja mēs apzināsimies to, tad tas notiks maksimāli ātri. Jā, nu katram cilvēkam ir nedaudz savs iekšējais dialogs ar godīgumu pret sevi, nosauksim to tā. Un nu, šajā tēmā priekš manis personīgi, tās bija man personīgi ejot cauri šim stāstam, izdzīvojot, pieredzot, atklājot, ko tas nozīmē, man tas bija diezgan emocionāli, jo es ieraudzīju ļoti daudz, kur patiesībā cēlonis un sekas esmu es, un bija lietas, kuras nebija diezko patīkams vai glaimojošas, vai, teiksim, tā ir ļoti daudz situācijas kļuva skaidrs, kāpēc viņas ir tādas, kādas viņas ir, un kaut kādu brīdi es staigāju tādām lielām acīm un nesapratu, ko tagad darīt, smieties vai raudāt, nu, tādā starpstāvoklī. Tā kā, nu, priekš manis tas bija ļoti transformējoši un, nu, patiesībā saskaroties ar cilvēkiem, kuri izzina, kuri saprot, kā šis viss strādā, patiesībā, lielākai daļai ir tāds pilnīgi tāds, kā tā var būt, vienkārši kā tā var būt, tāpēc, ka tas ļoti, ļoti daudz atbildes mums palīdz saprast tieši attiecību tēmā, kas mums visiem ir,
Jā, jā. Daudzšķautņaina, tāpēc, ka mums ir mūsdienu laikmets, daudz virtuālās vides, visiem liela aizņemtība, daudz visādi citi ieradumi un prioritātes un vispārējais klasiskie ģimenes modeļi vairs nestrādā. Nav klasiskā pilnā ģimene lielākoties, kas uztur šo veselīgo mikroklimatu, psiholoģiskai attīstībai un tā tālāk. Tā kā ir ļoti daudz bāzes mehānismu, kur vienkārši šajā, laikmetā, var teikt, tā viņi nestrādā. Tādēļ mums ir lielākai daļai jāizglītojās pašiem un jādziedina sevi pašiem patiesībā, jo nav šupulī ielikts vienkārši mīlēt un būt un pieņemt otru tādu, kāds viņš ir, piemēram, vai, piemēram, mīlēt sevi un pieņemt sevi pilnībā, uzticoties sev, paļaujoties uz sevi. Jā, man liekas, ļoti laikā un vietā ir šis kurs, un tad varbūt tās, es jau palieku nopietni, tāpēc, ka es iedomājos to, ka, man varētu būt, pat cik tu arī tāpat kā es esmu, mēs esam vēži, un es pieļauju, ka man arī varētu būt ļoti daudz emocijas. Bet es pat esmu gatava to visu laist ārā un neturēt iekšā. Bet, katrā ziņā, jā, tā ir tāda, jā, tas ir diezgan nopietni, ja tam visam iet klāt nopietni. Jā, jo, mēs šobrīd ļoti nopietni visi saprotam, ka dzīve mainās un kad viss mainās un nekas no vecās pasaules īsti vairs nestrādā. Un mums ir jāmāk saprast gan sevi, gan citus. Un jo mēs vairāk sapratīsim, mēs vieglāk varēsim veidot šīs te attiecības un šo te komunikāciju un pieņemt otru un caur to, kad es varu pieņemt sevi. Un tāpēc man liekas, ka kad šis tavs kurs, man liekas, ļoti, ļoti varētu daudziem cilvēkiem tā kā sakārtot lietas gan attiecībās, gan dzīvi kopumā, vai ne? Tāpēc varbūt tās tu Jā. man pastāsti vēl par to, kam tad īsti šis kurs ir domāts? Jo tu iesāki Jā. bērniem, ja, mazliet. Tad kāds varbūt domā, ka tagad kaut kāda bērna audzināšana būs, varbūt tās. Ja. Tad kas tad būs tas un kam viņš ir domāts, tas kurs? Tātad kursam, tad dzimumam nav nozīmes. Kurs var būt gan sievietēm, gan vīrietim, respektīvi tur ierobežojumi nepastāv. Bet kursa pamata akcents tiešām nav uz bērnu audzināšanu, bērnu psiholoģiju. Tas tomēr ir ļoti pilnīgi atsevišķi lauciņš. Vienkārši šī tēma izriet no agrīnās bērnības, tāpēc tas ir tā bāzīte, ko mēs paņemam, bet mēs tur iekšā nelienam. Mēs paņemam tās sekas, ko tas nozīmē un ko tas raksturo mums. Ja iet runa par to, kam tas ir domāts, tad visi mēs tie, kuri emocionāli tuvās attiecībās jūt, kad ir kaut kāds disbalans. Tātad tie, kuri ir attiecībās un jūt, kad attiecībās vienam pašam ir tarakāni un otram ir tarakāni un kaut kā tie tarakāni vienmēr savstarpēji sadraudzējās. Ja? Tad kas notiek, kāpēc attiecību dinamika ir tāda, kāda viņi ir? Tie, kuri mēģina veidot attiecības, bet nepārtraukti uzkāpj uz vieniem un tiem pašiem paterniem, vieniem un tiem pašiem grābekļiem. Ja, tad mūžīgi, piemēram, ir attiecībās ar cilvēku, kurš beigās, teiksim, piemēram, pārtrauc attiecības vai ir, nezinu, nedodies vardarbīgs vai vēl kaut kā, ja, tad, kad ir viens un tas pats attiecību paterns. Un viss beigās beidzās ar vienu stāstu, kad beigās attiecības izjūg. Tad visi tie, kuri vienkārši grib jaunas attiecības, lai labāk saprastu, kāda tad ir tā mūsu personiskā mīlestība valoda, un patiesībā uz ko mums būtu, ņemot vērā mūsu personiskās mīlestības valodas īpatnības, uz kādām īpatnībām mums būtu, uz kādu cilvēku mums būtu piemērotāks īstenībā, lai mūsu tā saskaņa un ideāli būtu tāda stabilāka, ja nevis ar tiem grābekļiem un tarakāniem fonā. Tad arī šeit
un visas tuvās attiecības. Tad īstenībā attiecības ar vecākiem, attiecības ar bērniem, dažādos pārejas posmos, vai vienkārši attiecības ar vecākiem vai bērniem ir sarežģītākas, un tuvās draudzības arī, jo šī tēma, viņa iet cauri visām emocionāli tuvajām attiecībām, un mēs esam ūdensvīra laikmetā jau lieliem soļiem, jau ar katru elpas vilcienu aizvien dziļāk un dziļāk iekšā, kas patiesībā ļoti augstā vietā izvirza spēju draudzēties, patiesībā draudzēties, būt ar savējiem, savējā cilts, savējā kopības sajūta, savējie cilvēki, kad mums ir blakus un kas mūs atbalsta, un spēt saprast, kā tad veidojās, kāda būs šī attiecība dinamika ar šiem savējiem, tāpēc, ka ar savējiem, ja mēs kopā kaut ko darām, un tam līdzīgi arī ir svarīgi zināt šīs piesaistes, pieķeršanās īpatnības, jo viņas palīdzēs saprast, kāpēc attiecība dinamika veidojas tā vai savādāk. Un, nu, dažreiz mums palīdzēs saprast, kur neapvainoties. Dažreiz sapratīs, kāpēc mēs esam kaut kur tikai emocionāli. Dažreiz palīdzēs mums saprast vēl kaut kādas savas dabiskās reakcijas. Viņas dod atbildes tiešām uz praktiski visu to attiecību dinamiku. Tad tuvās attiecības, kur mums jau ir jūtas iekšā, ja, kur mēs emocionāli jūtam šo cilvēku, mēs ar viņu esam tā kā vienā elpā, vienā pulsā, ja mums tas cilvēks ir svarīgs, un tas, ka tas ir bērns, vecāks vai draugs vai mīļotais vai kaut vai kaimiņi, ja, kāpēc gan ne, ja, tad, tas viss ir par to, tas ir mūsu tuvās attiecības. Es vienkārši berzēju rokas, jo man liekas vienkārši fantastiski. Bet, ja iesmējam, tad mīļie, pavasaris nāk. Mums iespēja pareizi nodibināt attiecības. Jā. Tā kā Jā, šansa liela. jā, jo tagad arī, tad, kad mēs sāksim, kad kurs sāksies februārī, īsnībā ir ļoti daudz Marsa Venēras saskaņas enerģijas, kur šī mīlestības tēma tajā laikā būs ļoti aktivizēta, jau arī tīri astroloģiski skatoties. Pavasars vispār bez komentāriem. Super mīļie, mēs esam trāpījuši atkal īstajā laikā un īstajā vietā. Tas ir tas, kas man ļoti, ļoti šobrīd patīk, kad tā komanda, kas ir mana komanda, jeb visi mēs, kas mēs te esam pasniedzēji dzīves elpā un viss, mēs kaut kā ļoti intuitīvi šobrīd jūtam, kurā brīdī kas ir vajadzīgs cilvēkiem, un mēs neko baigi nepētam tur zvaigznēs un vēl nezinu kur. Mēs vienkārši darām, un izrādās mēs trāpam īstajā brīdī, īstajā laikā, un tas īstenībā, tas varbūt ir tas jau stāsts par šī te jaunā laika, šīm te enerģijām, un vēl kāpēc man sajūsmina tas, ko tu stāsti, visi, sajūsmina tādā, tā kā, ne jau es tur tagad tur laimīga bez gala, jā, bet es vienkārši caur tavu stāstu redzu to, cik viegli es par sevi atkal. Cik viegli man varētu būt strādāt kopā komandā ar cilvēkiem, ja es viņus izprotu, ja es viņus saprotu. Un es vienkārši gribu šo stāvokli, jo tas potenciāls, mēs jau cilvēki vispār uz zemes, mēs neizmantojam šo savu milzīgo potenciālu, bet ja mēs spējam veidot šo te komunikāciju veselīgo, ja mēs spējam veidot šīs te veselīgās attiecības, tad mums arī vēl vairāk ir vietas, kur izcelt ārā to savu spēju, savu potenciālu, līdz ar to radīt vēl kaut ko vēl skaistāku, vēl labāku, vēl vajadzīgāku un ar tādu vieglumu. Es kaut kā tā to redzu, man vienkārši tas tik ļoti saista, kad, es esmu ļoti priecīga, ka mums tieši tā, mēs jau ar Jānu par šo kursu runājām kādu laiciņu jau. Un mums bija tur domas decembrī, tad mums bija doma janvārī. Lūk, un mēs sanāca mums tā, ka mēs sāksim februārī šo kursu. Un februāra vidū, tā kā tur arī ir mīlestības gaisā, viss kaut kas, un Valentīna dienas, un tā, bet protams, mīļais stāsts šeit nav vienkārši par mīlestības attiecībām, bet par šiem te
par attiecībām kā tādām, jebkurām Jāna jau ļoti Mhm. konkrēti pastāstīja. Tā kā, jā, man tiešām liels prieks, ka mēs esam līdz tam nonākuši, ka šo kursu varam piedāvāt cilvēkiem, un mums būs arī meistarklase, tā tad būs viena nodarbība, kas jums visiem būs iespēja pieteikties, pieregistrēties bez maksas, kurā tad jūs varēsiet apmēram arī nu, tā kā saprast, Jānis stāstīs un par to, kas kā būs, kā mēs strādāsim, un varbūt arī kaut kādu jau testiņu vai kaut ko mēs jums dosim, lai jūs saprotat, kas ar jums notiek. Un tā kā sekojiet līdzi, mums būs pavisam drīz, būs informācija arī mājaslapā. Jā, un ļaujamies piedzīvot, uzzinām lietas par sevi un apkārtējiem, kas mums var palīdzēt daudz vieglāk būt kopā, daudz skaistāk būt kopā, daudz skaistāk piedzīvot šo ceļu, ko mēs ejam, katrs pats un tomēr kopā. Jā, un, Jā. jā, paldies tev, Jāna, tiešām man ļoti, ļoti tas viss uzrunāja, bet es kā vienmēr nobeigumā. Mēs varētu vairāk arī šodien neko nestāstīt. Es domāju, ka āķis lūpā ir gana liels. Bet nobeigumā es tomēr gribu nu, tādu novēlējumu no tavas puses cilvēkiem vispār šobrīd, neatkarīgi no tā, vai viņš būs ar mums, vai viņš nebūs ar mums. Kas ir tas, kas tev nāk tāds, ko tu gribi mums visiem pateikt šodien? Mm, es vēlos, vēlos izcelt un novēlēt spēju mums klausīties savā sirdī, uzticēties savai sirdī. Jo, ja mūsu sirds jūt, kad mums ir jābūt kādā vietā, vai mums ir jābūt ar kādu cilvēku, vai mums šis cilvēks ir svarīgs mūsu dzīvē, kad klausamies savai sajūtai, uzticamies. Un, protams, kad šī sajūta nevienmēr nozīmē to, ka tas būs vienkārši. Šī sajūta nerunā par vienkārši. Šī sajūta mūs mudina virzīties, augt, bet uzticoties sevi, mēs esam vislielākie vinnētāji, jo uzticoties sev, mēs uzticamies savai sirdī, savai dvēselē, savam ceļam, savam potenciālam. Un bez ticības sev nekas no tā patiesībā nav iespējams tā patiesi. Tā kā tas ir tas arī, ko es jums novēlētu. Paldies, ļoti mīļi. Un es vēlreiz gribu jums atgādināt, es tagad klausījos Janā un norizonēja, man vēl vairāk norizonēja šis te Janas kursu nosaukums. Tātad pieķeršanās tipi, jeb kādi mēs esam, kad mēs mīlam. Un tā otrā nosaukuma daļa ir tik mīļa, tik ļoti, ļoti. Kādi tad mēs esam, kad mēs mīlam? Un tas tiešām ir tik patiesi un īsti, un nav jau tā, ka pareizi vai nepareizi ir tā, kā ir, un ja mēs gribam kaut ko citādāk, tad mēs vienkārši varam to visu mainīt. Neviens mums to neliedz darīt. Tā kā mīļi Ah, gaidīt, esiet šajā kursā, un paldies vēlreiz tev, Jāna, un ļoti skaisti. Es jau esmu. Piedodiet mums, mēs esam vēži, un mēs esam ļoti emocionāli, un tāpēc varbūt ir kaut kas jums liekas, nu, ko viņi var jūsmot, nu, ko viņi var jūsmot. Nu, tādi mēs esam, diemžēl, vai par laimi, jo mēs esam visi dažādi. Ja? Lai jums tiešām skaisti, lai jums daudz jauku momentu, jauku cilvēku jūsu ceļā, un tiem, kas sajūt, ka šis ir laiks, kad es gribu vēl labāk, vēl vairāk izprast sevi un savu vidi ap sevi, tad esiet mīļgaidīti. Pagaidām ir tā jums visiem. Čau!